skaists murgs, sākums. Uldis un Roberts. Kā divi zirņi dīvainā, latviskā pākstī. Kā viņi kļuva par draugiem, neviens nezināja. Uldis, staigājoša katastrofu zona, vienmēr nosmerēts ar kaut ko lipīgu. Roberts, pārsteidzoši normāls, vienmēr cenšas pasargāt Uldi no spontānas aizdegšanās. Viņi bija dīvains pāris, bet viņiem izdevās sadzīvot. Lielākoties. Vienā īpaši drūmā otrdienā sākās viņu dīvainais piedzīvojums. Viss sākās nevainīgi, kā jau šādās reizēs tas bieži notiek, ar joku veikala apmeklējumu. Kam vajadzīgi pārtikas produkti, ja var nopirkt duci piepūšamo leļu? Ne jau Uldim, tas ir skaidrs. Roberts zināja, ka tā ir slikta ideja. Viņš bija iemācījies atpazīt mirdzumu Ulda acīs. Tas parasti nozīmēja nepatikšanas un lētu alu. Daudz lēta alus, šoreiz bija vēl ļaunāk. Tas nozīmēja piepūšamās lelles. Daudz piepūšamo leļu. Nu, šīs nebija jūs tipiskās piepūšamās draudzenes. Ak nē, šīs lelles bija nolādētas. Nu, varbūt ne gluži nolādētas. Drīzāk, nekvalitatīvi izgatavotas. Valstī ar apšaubāmiem darba likumiem. Katru reizi, kad kādu piepūta, notika kaut kas dīvains. Vienu brīdi tev ir normāla, lai arī mazliet pārsteigta, piepūšamā flamingo. Nākamajā brīdī tev ir milzīga violeta vista ar runas defektu. Tas viss bija ļoti satraucoši. Uldim, protams, tas šķita jautri. Viņš bija savā elementā, ieskauts piepūšamā haosā. Roberts savukārt nebija sajūsmā. Viņš jau bija pazaudējis uzaci trakojoša piepūšamā papagaļa dēļ. It kā ar nolādētajām piepūšamajām lietām nepietiktu, Uldis bija ieguvis arī mikstūru. No vīra vārdā Iksels, kurš dzīvoja atkritumu konteinerā. Iksels apgalvoja, ka tas ir smieklu eliksīrs. Viens malks un tu vārtīsies pa grīdu, turoties pie sāniem aiz smiekliem. Protams, Uldis uzstāja to nogaršot. Tūlīt pat. Sekojošais nebija smiekli. Tas bija dīvains nekontrolējamas raudāšanas un spēcīgas smakušanas apvienojums. Mikstūra garšoja pēc skumju un nožēlas maisījuma, ar nelielu vecu sporta zeķu piegaršu. Vēlāk viņi uzzināja, ka mikstūra nemaz nebija smieklu eliksīrs. Tā patiesībā bija mikstūra, ko Iksels izmantoja savas vannas tīrīšanai. Iksels nebija smējies gadiem ilgi. Viņš pārsvarā raudāja un smaka no savas bēdas. Nakts kulminācija bija bēgšana no Ulda dzīvokļa, kas atradās 5. stāvā, ēkā bez lifta un ar nopietnu mušu invāziju. Viņi bija izdzēruši milzīgu daudzumu lēta alus. Uldis, joprojām žagojoties un slaukot prom klejojošas asaras, nolēma, ka viņiem jāiet prom. Tagad viņu nolaišanās bija kā simfonija no piedzērušos klupienu un gandrīz letālām pieredzēm. Viņi izmantoja noplakušu piepūšamu vienradzi kā pagaidu plostu. Viņi atvairīja dusmīgu, uzpūtušos mušu barus ar dindāli, ko Uldis izmantoja muguras kasīšanai. Beidzot viņi sasniedza ielu. Reiboni dezorientēti un pārklāti ar plānu sviedru, asaru un lētālu skārtiņu. Klupdami pie Roberta motocikla, viņi pamanīja kaut ko savādu. Piepūšamās lelles. Tās bija pazudušas. To vietā viena vientuļa kasta ar garmatainajām. Viņi skatījās uz kasti, tad viens uz otru. Nu, Uldis nomurmināja, vismaz mums ir uzkodas, un ar to viņi uzkāpa uz motocikla, starp viņiem iespraužot noplakušu vienradža galvu, un aizbrauca naktī. Lielā piepūšamo leļu afēra 2025. gadā bija beigusies.